Pieķerta sportoveidu komanda pārģērbšanās procedūru ir veikusi, arī drošība uz ūdens ir ievērota, vestīta ir mugurā, un esam ciemos pie Latvijas čempiona windsurfingā Riharda Akmentiņa, kurš mums tūlīt ir pastāstījis, kas šis ir pa sporta veidu, un arī tas, uz kura mēs stāvam, jo tas nav windsurfings, vai ne? Tas nav windsurfings. To sauc saīsinājumā pa supu, pilnajā nosaukumā stand-up paddle. No angļu valodas tā kā stāvēt uz dēļa airis. Tādā ziņā tieši latviešu valodā vēl nav iztulkots. Jā, un es te mēģinu nobalansēt un vienlaicīgi uzdot arī tev jautājums. Jā, starp citu, Pieķerta sportoveidu raidījumu skatītāji, mēs par supu stāstījām otrajā epizodē, ja nemaldos, jā, airēšanas sacensības. Bet mūs vairāk interesē tieši windsurfings. Kas tas tāds ir un kad un kur ar to var darīt? Jā, katrā ziņā Latvijā ar to var vairākās vietās nodarboties, gan šeit Čīšezarā. Ir arī iespēja doties Liepājā un Pāvilostā mācīties windsurfingu. Citos ezeros tad ir vairāk jau privāti jārunā, tāda lielākas bāzes principā ir šajās te 3 vietās. Kas principā windsurfings tāds vispār ir? Tās dēles ir bura. Dēles ir bura, tajā brīdī ir 2-4 metrus garš dēles. Ir bura no 2 kvadrātmetru līdz 12 kvadrātmetriem. Un mēs izmantojam vēja spēku, lai pārvietoties pa ūdeni tajā brīdī un spējam arī attīstīt vairāk kā 100 km/h. Un rekords ir 304 km/h. Tas ir vidējais ātrums uz 500 metriem. Tā kā diezgan iespaidīgi. Runājot pa Latviju un tā, protams, tajā brīdī, lai stādītu rekordu, tas notiek speciālos apstākļos. Latvijā var 50 km arī ļoti mierīgi var sasniegt arī, teiksim, šādos apstākļos, kā mums šodien ir. Un kā redzam tālāk, cilvēki pārvietojās arī ar 30-40 pārvietojās. Un, kas jau labāk māk, tas arī ātrāk var pārvietoties. Jā, tur jau tā lieta. Lai to izdarītu, ir jāmāk. Ir jāmāk, jā. Bet kā notiek tā apmācība? Jāpaņem vienkārši pelkustins, pelkšorti, un tad arī visus sākam uz vietas, un es izstāstu, teiksim, kā ko daram. Pirmos soļus, un pirmos soļus ir ļoti viegli būt. Pirmajā stundā 2, kā jau tu tā kā esi bijis pie manis, tad saproti, ka pēc tam krastā var diezgan mierīgi pats atgriezties. Tajā brīdī, protams, ja teiksim, grib jau nopietnāk un sasniegt 45 km/h, tad jau ir aktīvāk. Principā pa Latviju runājot, tā kā mums tā vasara ir ļoti īsa, tad tas prasa, principā visu vasaras garumā diezgan aktīvi darboties, lai varētu sasniegt attiecīgi glisēšanu, un tad attiecīgi šo ātrumu glisēšanu ir tā, ka dēlim vairs nav iegrimes, bet viņš tā kā akmentiņš pa ūdeni lēkā. Un tajā brīdī mēs arī sasniedzam šo ātrumu. Jā, galvenais tas ir jāņem vērā tiem visiem iesācējiem, ka izmērcēties noteikti būs jārēķinās. Katrā ziņā kādreiz noteikti. Varbūt pirmajā reizē var paveikties un neiekrist. Ir cilvēki, kas arī atnāk pirmajā nodarbībā, 1-2 nobraukājās, tiek paši veiksmīgi krastā un neiekrīt. Bet, protams, ilgākā laika posmā kādreiz šā vai tā nāksies iekrist. Un tagad jau, teiksim, izmantot windsurfingā ir arī grimstošie dēļi. Šādi mēs, teiksim, stāvam un ļoti stabili viņš stāv, bet ir dēls, kurus šādi mēs stāvot, viņš nogrimtu lejā. Līdz ar to var pārvietoties uzreiz tikai sasniedzot ātrumu. Līdz ar to, protams, tāda dēļa, teiksim, arī jau, teiksim, labāk braucēji un tā var iekrist, un ja vējš beidzās, tad tu vienkārši jau nogrimsti. Tā kā līdz ar to, tā kā saslapināties kaut kad nāksies to. Tas ir par detaļām windsurfingā un vispār par aktualitāti, bet arī, kā sarunas sākumā pieteicām tevi Latvijas čempionas windsurfingā. Jā. Laikam tas grūti nāca? Tas katrā ziņā tas tā nāca kaut kā ģimenē. Tas jau ir tā kā diezgan ilgs sporta veids. Man ar to nodarbojas vecāki, abi divi, gan mamma, gan tētis. Un tajā brīdī tas tā laiku gaitā jau attīstot, braukājoties pa sacensībām, vienā brīdī jau bija. Un šobrīd jau sanāk 5. reize ir pabūts uz pirmā piedestāla Latvijas čempionātā, reisboard klasē un ir vēl tāda RSX klase, olimpiskā klase. Šās 2 klases, kurās es tā kā esmu sasniedzis savus labākos rezultātus un ar Latvijas čempionu titulu. Kā vispār tā windsurfinga kultūra Latvijā? Cik tā attīstīta? Katrā ziņā sākumā bija ļoti attīstīta. Teiksim, pēdējos 90. gados un tā bija tā, ka Usmas regatē pulcējās pat 287 dalībnieki. Un tajā brīdī tas ir diezgan iespaidīgs skaits, jo, mūsdienās parasti pasaules čempionātā piedalās 120 dalībnieki un ir ierobežojums uz 120. Un tajā brīdī tad bija ļoti vienā brīdī populārs. Pēc tam, ar visiem 90. gadu sākumiem un tā tālāk, viņš nedaudz tā kā noplaka un tā tālāk. Bet katrā ziņā šobrīd atkal tāds vērojams, tāds atkal progress attīstās vairākas bāzes
un atkal jaunieši, teiksim, tiek iesaistīti, jo manos gados, kad es, teiksim, trenējos un tā tālāk nopietnāk un tā, un arī šobrīd, teiksim, trenējoties un tā, teiksim, man vienauži ļoti maz. Tajā brīdī man sanāk, teiksim, trenēties un tā, un cīnīties un apgūt visu diezgan tādā, teiksim tā, vienam pašam var Bez konkurences. Bez konkurences, jā, un tajā brīdī, teiksim, tā kā 5. gadu, teiksim, esmu Latvijas čempions, jā, tad, sacenšos ar vecākiem un tā tālāk tajā brīdī, teiksim, cilvēki 30, 40 gadi, bet tieši manā vecumā, principā, ir tāds ļoti tāds vērojams, tāds kritums windsurfingā. Līdz ar to, bet tagad atkal jaunieti diezgan daudz tā kā nāk iekšā, tā kā cerams, ka atkal būs tajā brīdī. Varēsim kaut kad redzēt Latvijas čempionātā vai kādā citā Latvijas regatē vairāk kā 200 dalībnieks uz starta. Gribēju tev jautāt, ar ko tas skaidrojams, kāpēc ir tāda maza interese? Pirmkārt, sporta veids nav masveidīgs, pirmkārt, viņš ir dārgs, otrkārt, viņam ir specifiski laikapstākļi vajadzīgi, lai viņi, teiksim, baudītu un tā tālāk arī, ka labāk apgūst. Teiksim, šāda diena ir ļoti smuka, lai viņi baudītu un tā, bet bieži vien Latvijā vēja, teiksim, ir ļoti maz. Līdz ar to ir tā, ka ir diezgan ilgi jāgaida un savs darbs un savs laiks tā kā jāpielāgo windsurfingam, un tas ir laika un naudas jautājums, principā. Tagad tev ir iespēja pateikt tiem, kas skatās raidījumu Pieķerts sportojot, lai nāk un izmēģina to windsurfingu. Kāds novēlējums varbūt? Novēlējums. Katrā ziņā saņemties un nākt, jo tajā brīdī galvenais ir nākt mēģināt, un tajā brīdī jau arī sapratīs, vai patīk vai nē. Jo vienkārši sēžot vai darot citus sporta veidus, es ieteiktu nākt, jo ūdens sporta veidi kā tādi ļoti forši. Un windsurfings un sups, protams, ir tajā pašā augšgalē, teiksim, tajā brīdī, jo ir, protams, arī jaunāki sporta veidi, kas nesen izgudrot, teiksim, kitesurfings un wakeboards, bet tajā brīdī, teiksim, tie ir ar lielām tradīcijām sporta veidi, kur ir jau diezgan daudz jau, teiksim, izgudrots līdz diezgan lielām niansēm, un tādā ziņā tāpatās kā kalnu slēpošana, tas tāds jau diezgan elitārs sporta veids patiesībā. Tas tā, īsumā, Rihards Akmentiņš par windsurfingu, bet mēs dosimies izmēģināt šo sporta veidu un noteikti arī samērcēsimies, tā ka piedodiet, būsim slapji. Smagais operatora darbs. Lūk, šoreiz tas arī viss, bet noteikti tiksimies nākamajā reizē, kad stāstīsim par Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādi. Tā, tiekamies!